Labrīt! Ir svētdienas rīts, diena jau. Jāsvāc darba galds, jāsāk darīt lietas. Es mēģināju pa janvārī vlogot, te bija daži video sākumā, bet neko daudz neizdarīju, jo es pārsvarā adīju, pārsvarā ņēmos, pārsvarā darījos, jo man plāns ir, cerams, 10. februārī atvērt savu mājaslapu ar adījumiem, ar adītajiem vārdiņiem un lēnāk garā vēl ko citu. Šobrīd arī gaidu piegādi ar Auskara aizdarītēm. Man ir ideja tāda pat kā man ir radītie vārdiņi, tad tāds interesants Auskariņš vēl uztaisīt. Nu redzēs, kā būs. Cerams, paspējuši līdz veikla atvēršanai. Bet šodien padarīšu darbus. Turpmāk mēģināšu vismaz reizi nedēļā vlogot, ja nesanāks visu nedēļu. Vai arī kaut kāds fragmentiņu, un tad vienu dienu kaut ko parunāt, pastāstīt un sarunāties ar jums. Un ar sevi. Tā ir arī mans pārdoms, mana dienas grāmatas, teiksim tā. Es labprāt turpinātu filmēt, bet ir vakars. Tūlītās jau ir mieglaiks. Man bija šodien daudz plānu. Izdarīju gan arī neko no tā visa, bet tas arī nekas. Tāda ir dzīve ar maz bērnu. Man bija jābeidz taisīt time-out, gribēju parādīt, kā es pabeidzu visus iesāktos darbiņus līdz galam, bet man tā beigsies tūlītās atmiņa. Līdz ar to es samontēšu vlogu, un man likās, ka daudz vairāk. Esmu daudz vairāk sadarījusi, bet būs labi. Būs labi, plāni mainās. Šodien vismaz nokārtoju savu darba vidi un sakārtoju tā, pieslēdzu datoru, pieslēdzu printeri. Visu, lai es rīt varētu sākt produktīvi kaut ko darīt tajā laikā, kad man ir laiks. Paldies, ka skatījies. Novērtēšu tavas pārdomas lejā komentāros. Un tad jau tiekamies nākamnedēļ.